lai ievāktu datus un saprastu, kas tajās grāvas malās vispār aug, kādas tur koku sugas ir un cik liela augstuma viņi sasniedz, cik liela biomasa tur savācās. Mēs piesaistījām mūsu sadarbības partneri, kurš arī šodien nodrošina mums platformu semināram, un tagad es lūkšu Marutai vienkārši ar saviem vārdiem, došu vārdu Marutai un ar saviem vārdiem izstāstīt to viņas redzējumu, kā bija braucot mērot, kas ir dominējošais, ko viņa redz kā problēmu un ko viņa redz kā iespēju. Jo tālāk pēc tam jau Linda stāstīs, ko viņa savukārt ejot un apsakojot ir atradusi zem tiem kokiem kā veģetāciju, un savukārt Raidis izstāstīs par to, kā izskatās, ka tos jūsu apsakotos datus saliek kopā un samēra. Jā, lūdzu, vārds Marutai. Mums bija tie objekti sākot no Ances, kas ir Ventspils pie jūra, līdz pat Augstkalnē. Mēs te to kurzemi diezgan plaši, bišķiņ arī zemgalē. Pārsvarā pirmā vietā es varu teikt, ka ir Kārklis. Kārklis ir viennozīmīgi. Baltaugsnis ir, tad ir dažreiz arī kādu ozolu oši, bet tas nav, no krūmiem visvairāk, ne visvairāk, bet ļoti pārstāvēts bija, arī upenes, ērkšķogas, jāņogas, tādi tīri mājas, kas ir pabērzi, krūkļi, segliņi, mēs ļoti ņēmām gan izskatu, kas tas par krūmu, tur pētījām plūškoki, vilkābeles, sauserži, ļoti Augstkalnē bija ļoti noaudzis ar grimoņiem, kas mums bija tāds brīnums, kad, tas grāvis tāds tieši bija ar grimoņiem. Tad patiesībā ir tā, ka diezgan daudz ir tādas krūmu un koku sugas, kuras ziemas periodā mazajiem lauka putniem viņas kalpo kā barības bāzi, jo tur ir kaut kādas ogas, tur ir sēklas un vispārējais. Viņiem ir tā ekoloģiskā grāvsmals vērtība, manuprāt, vēl ir nepietiekami novērtēta. Tur jau arī ir tas stāsts, ka tagad ir tā, kāpēc mēs piedāvājam tos krūmus celt ārā, jo pašlaik, kad mainās šīs te labas uzturēšanas prakses, ka ir jānodrošina tā laukmale. Un to laukmali mēs piedāvājam laika gaitā nebaidīties no kokiem, ka tajā laukmalē veidot arī buferjoslas no kokiem. Pašlaik esošajā rāmī tas īsti tā nav ierakstījies, bet caur šo te pētījumu mēs arī gribējām noskaidrot, kas tad tur tajā, ko no tā grāva var izcelt ārā, kas tur dabiski ienāk. Jo, ja viņš būtu atstāts kā laukma, arī laukmalē būtu apmēram tieši tas patās. Jā, un tas arī tā biomasa, kas tur uzkrājās, ir diezgan pieklājīga, kas nozīmē, ka tā grāvs mala, vienā ziņā viņš šit kā skaitās, ka viņš ir aizaudzis un slikti, otrā ziņā, viņa arī tomēr pilda buferu un viņa ir diezgan daudz apēdus. Tā. Vēl bija arī tāda objekta, kur saimnieks bija ļoti cītīgi, viņš bija visu tur izgāvis, bet viņš bija atstājis, vairāk tā savām tur skaistumam, tur kādu ābeli, kādu bērzu, tā tieši lielos kokus, ar to maliņu. Labi, paldies. Tagad lūksim Lindai izstāstīt par to, kas tajās grausmalās aug, tad, kad viņas ir tīro gan arī nocirstas, vai ne? Bet tad tur veidojas savukārt ļoti interesanta veģetācija. Ir ceļš tajās, kas ir gar ceļiem. Arī dzēl papildus. Jā, sveiki, mans vārds ir Linda. Es centīšos tā parādīt to prezentāciju. Jā, es vairāk pastāstīšu par to, kāda ir veģetācija starp grāviem, ja tur neko nestāda, un ko tad mēs vispār tur varam sastapt. Vairāk tas varbūt būs, mums ir tādi dati par grāviem, meliorācijas grāviem un veciem grāviem, kas atrodas mežos vai arī ceļa malās, bet es domāju, ņemot vērā, ka tas mērķis ir stādīt kokus un krūmus apkārt šiem grāviem un veidot šīs buferjoslas, tad, daļai šī veģetācijas sastāvs un kompozīcija, protams, attiecinām arī uz grāviem, kas atrodas šajās lauksaimniecības zemēs, tīpaši ņemot vērā, ja šī lauksaimniecības zeme ir kādu mežu. Sākumā es varbūt tādu ievadu, kad pats termins meliorācija ir cēlies no latīņu valodas un vispār nozīmē
kaut ko labāku. Tātad veidot kaut ko labāku, un meliorācijas vēsturi jau sniedz ļoti tālu senatnē, un tas mērķis, protams, bija arī uzlabot šo te apsaimniekošanas efektivitāti gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā. Un pats meliorācijas grāvis un grāvis vispār ir uzskatāms tāds kā spilgts piemērs tam, ka cilvēks kaut kādā dabiskā ekosistēmā izveido vai mazāk dabiskā ekosistēmā izveido savu hibrīdu, tādu veidotu, ietekmētu ekosistēmu. Proti, ņemot vērā šo te veģetāciju, kāda veidojās uz grāvi, šeit es varētu minēt mežu, jūs iedomājaties tādu lielu meliorācijas grāvi, tad jūs skatīties uz viņu atsevišķi un jūs redzat, ka tā ir visam cita ekosistēma. Tieši nesen es satiku kolēģi, kur teica, grāvis ārvēs, tur notiek visa daudzveidība ir tieši grāvī. Un kāpēc tad tas tā ir? Pirmkārtām jau grāvi var būt dažādi. Protams, dziļums, kā jau mums sākumā arī Austra minēja, no dziļuma atšķirās šīs te, protams, kā saknes elpo, kā koks elpo, un arī cik mums liels ir šis mitrums, un arī priekš visas pārējās veģetācijas tas ir ļoti nozīmīgs faktors, tāpēc, ka ūdens daudzums nosaka daudz sugu esamību vai neesamību, tad, protams, varētu būt, cik slīvs ir grāvis, protams, no tā, kāda augsne ir apkārt esošajos biotopos, un līdz ar to, kāda augsne ir sastopama tieši uz šī grāvja malas vai gar pašu grāvi, tad, protams, arī grāvju platums ir nozīmīgs, jo, ja mums vienā pusē ir kaut kādi koki vai krūmi, tad ir svarīgi to, cik tuvi ir šie koki un krūmi, līdz ar to mēs zināsim, cik daudz gaisma var piekļūt dotajā teritorijā. Protams, ir apsaimniekošana, vai tas ir jau daļai aizaudzis grāvis, vai tas ir tikko renovēts grāvis, no tā arī atkarīgs, kāda veģetācija tur būs, un, kā jau es minēju, blakus esošie biotopi. Ja mēs skatāmies uz tādu grāvju veģetācijas daudzveidības tieši uz sugu bagātību, šeit jūs varat redzēt, šis ir renovēts grāvis, kur renovācija ir bijusi pirms 7 gadiem, un šeit jau jūs varat redzēt, ka, te nevar, bet, jūs varat iedomāties, tātad viņš ir tiešām aizaudzis ar krūmiem, dažādām krūmu koku sugām un lielajiem lakstaugiem. Šeit ir redzavis, tātad šeit šie lakstaugi, varētu teikt, ir zemie lakstaugi un grauzāles, un tātad, to nosaka tas, kādi ir apkārtējie šie te vidas apstākļi. Ja mēs skatāmies uz kopējo sugu bagātību, tad gan vidējais sugu skaits, gan kopējais sugu skaits no tā, kāds tiek apsaimniekots grāvis, būtiski atšķirās savā starpā. Mums ir dati par grāvjiem renovētajiem mežos un gar ceļiem, un tur, tas sugu skaits kopējais ir virs 230 sugas. Tad, ja viņš ir vecs grāvis, tad lielākoties sugu skaits ir aptuveni ap 160 sugām. Vidējais, tas ir, protams, uz kaut kādu paraugu laukumu, kas tika izvēlēts, lai veiktu šo te uzskaiti. Arī tas būtiski atšķirās savā starpā. Un, ja mēs skatāmies uz to sugu daudzveidību, ko tad mēs varam šajā grāvī ieraudzīt, tad tas īstenībā ietver gandrīz vai visas tādas nosacītās sugu grupas. Protams, pirmkārtām ir daudz graudzāles. Te es esmu minējusi purvāju ciesu, bet ir arī vēl visādas auzenes, kamolzāles, ciņu smilgas, es nesaukšu šīs nosaukumus, bet tad graudzāles sastāda lielu daļu no šīs bioloģiskās daudzveidības. Un otra lielā daļa, ko veido šī grāvju sugu sabiedrība, ir ziedaugi. Viena no populārākajām, protams, ir lielā nātra, ko mēs visi zinām. Varbūt mums viņš neasociējās kā tāds tipisks ziedaugs, bet viņš skaitās. Un vēl, es esmu minējis parasto zelteni, ko mēs varam sastapt arī pļavā vai mežā. Un tad, protams, ir svarīgi tas, kas auga gan gar šo lauksaimniecības
lauku, kā to nosaukt, vai kas aug blakām mežā, vai arī vai ir tūmā kāda. Protams, atkarīgs no tās sēklu bankas, kas konkrētajā vietā ir un kas tur spēj uzrasties. Lielā nātra, protams, tā ir tāds augs, kas raksturo tādu ruderālu, cilvēku ietekmētu vietu un kas varbūt arī raksturo to, ka tur ir, pieņemsim, tādās mazāk bagātīgākās augsnēs. Tad, protams, liela daļa krūmi. Un te jau, kā minēja, viens no tiem ir kārkli, dažādas ģintis vai suga, dažādas sugas no šīs ģintis sastāv ļoti lielu daļu kārkli, un viņi arī spēja, teiksim, tā izaugt, jo, ja mēs skatāmies, protams, tādu tikko renovētu grāvi, var atrast, visu kaut ko, bērzus var atrast egli sākumā tikko iznākuši, var atrast priedi, bet, tad, ja vairāk gadu gadumā var redzēt, ka, kārklis sasniedz diezgan lielu augstumu, teiksim, tā cilvēka augstumā šajos 7 gados var izaugt, un arī balta augsnes un melna augsnes, jā, šīs sugas, kuras tika līdzīgi sastaptas novērotas gar šiem lauksaimniecības grāvjiem. Lielu daļu grāvjos, un kas īstenībā ir diezgan nozīmīgi, ņemot vērā šo te klimatu maiņu un arī šīs emisijas, veidos sūnas, jo, kā zināms, sūnām patīk mitrums, un īstenībā to bioloģiskā daudzveidība korelē ar mitrumu. Ja kopējais sugu skaits ir kaut kur virs 300 sugām, cik es esmu konstatējis tieši grāvjos, tad 30 līdz 40 sugas veido tieši sūnaugi. Un sūnaugi ir dažādi, ir tāpat kā arī graudzās ziedaugi, ir augi, kas ir vairāk šajā mitrumā. Mēs noteikti visi zinām sfāgnus, kas noteikti augstākā tur, kur grāvim ir ūdens un gar ūdeni, bet tāpat laikā grāvja, kā lai to nosauc, augšējā daļā, un varbūt, kur sākumā viņš tikko tiek renovēts un notiek šī te, tā kā nekas cits neaug. Sūnas ir arī viens no tiem, kas ir kā pionieru sugas un kas spēj tā kā kolonizēt vietas, kur vēl nekas cits nav ienācis. Un tad, protams, mēs varam sastapt arī sporaugus. Lielākā daļa, jo mēs zinām papārdes, siepapārde, purpapārde, visādas ozolpapārdes, un, protams, ir uz grādu malām var arī sastapt staipekņus, tā skaitā arī staipni, kas ir kā skaitās Eiropas Savienības direktīvas suga. Šeit es jums tā ātri vizuāli varētu parādīt to, kad šeit ir tātad renovēts grāvis ar šiem te pelēkajiem aplīšiem, kur blakus atrodas tā kā nerenovēts grāvis. Un kādas tad ir atšķirības? Un tad mēs redzam, ka lielāka sugu bagātība, lielāka sugu daudzveidība, kas ir apzīmēta ar šo HI, protams, sastopam uz renovēta grāvja. Savukārt veca grāvja, šī daudzveidība ir mazāka, un šī te ordinācija ir veikta uz sugu sastopamības datiem, un tas arī nozīmē to, ka pats sugu sastāvs būtiski atšķirās, pieņemsim, vai šis grāvis ir vecs, vai šis grāvis ir renovēts, bet tas ir tieši, mežos. Bet es domāju, ka arī visi pārējie grāvji, šī te sugu sastāvs noteikti ir, ne visiem grāvjiem ir vienāds, jo, to nosaka daudz dažādi faktori. Kā jau es minēju, tātad mitruma apstākļi, un viens no lielākajiem faktoriem ir gaisma, kas ietekmē šo te sugu bagātību, jo ir vairāk gaismas, jo, protams, sugas ir vairāk. Un te varbūt arī varētu būt tas, ka, ja mēs domājam par šiem grāvjiem, kas ir lauksaimniecības zemē, tad, protams, kā jau Dagnija minēja, ja mēs tur, veicam šo stādījumus, protams, gaisma samazināsies, līdz ar to, jā, tas tā kā veiks šo te, ūdens sasilšanu un tādas lietas, bet arī noteikti izmainīs sugu sastāvu, kas bija tur pirms tam, kad šī te gaismas intensitāte bija lielāka.
Šeit mēs varam redzēt šīs ordinācijas, kas bija vairākos uzskaitas gados. Un šeit es gribu minēt tādu lietu, ka, protams, sugu sastāvu ietekmē arī slāpeklis. Un, kad lielāks sugu sastāvs, protams, būs tur, vai lielāka sugu bagātība un tās daudzveidība būs vietās, kur ir augsnē izteiktāks slāpeklis. Savukārt, ja mēs tā kā ejot laikam, kaut kā mazinās, un līdz ar to arī šīs sabiedrības tā kā iet uz vienu tādu sukcesijas modeli, un, proti, viņas paliek līdzīgākas. Ir tikko renovēts grāvis, un, ja mēs salīdzinām ar tādu vecāku grāvi, tad, ejot laikam, mēs redzam, ka tomēr tās sugu sabiedrības kļūst ar vien vienveidīgākas un tiecās kaut kādā virzienā uz vienotu sugu sastāvu. Tā to varētu nosaukt. Un viens no tādiem ietekmējumiem ir tieši šīs slāpekļa daudzums augsnē. Un te es vienkārši jums tādas pāris piemērs par to, kuras ir tās sugas, kas veido atsevišķas tādas augu sabiedrības. Tad mums ir sugas kā līdzīgā lapsas, tad tā ir ļoti līdzīga, jūs zināt, pļavas tīmotiņu, tikai viņa ir mazāka, ļoti līdzīga suga. Tad, protams, pašā grāvī var būt spagni. Es domāju, visi zina, kad ir doņi, purva pūrene, purva bānkāja. Tikpat labi mēs noteikti zinām, kad grāvjos ir niedres. Un kas, protams, arī, piemēram, niedres liecina par tādu izteiktu slāpekļa daudzumu, un kas varētu veicināt šo te grāvju arī aizaugšanu. Gaisma prasīgās sugas mums ir, pieņemsim, dādzis noteikti, parastā pīpaņa, margrietiņa, ko visas zina, ciesas un dažāda veida arī graudzāles. Savukārt par slāpekli, kā jau es teicu, liecina Phragmites australis niedre, suņu ciņu vārpata, lielā krastkaņa, paņķerāņa madara, tāpat lielā nātre. Un pēc šīm augu sugām mēs varam tā kā arī, ja mēs zinām šo sugu sastāvu, mēs aizējam uz grāvu, mēs savā veidā jau pazīstot augus, varam secināt par to, kādi ir šie vides apstākļi, kas nosaka šo sugu sastopamību. Tātad pēc sugu sām mēs zinām, vai gaisma, vai tur varētu būt šis te sugas, kas ir slāpekli mīlošas un, priekš sevis. Un tad pēdējais, ko es varbūt gribu tā ātri pateikt, ir, kā mēs varētu dot tieši ekosistēmu pakalpojumu kontekstā. Jo grāva, tā kā, ja mēs uzskatām, ka tā ir tāda maza cilvēku veidota ekosistēma, viņi arī ir kaut kādi šie pakalpojumi, kas cilvēkiem var radīt kaut kādu labumu, jo ar ekosistēmu pakalpojumiem mēs saprotam kaut kādu apstākļu vai procesu kopumu, caur kuriem dabiskās ekosistēmas, šajā kontekstā varbūt ne tik ļoti dabiskas, bet vismaz dabisko ekosistēmu ietvarā veido vai uztur cilvēka dzīvi labvēlīgā kontekstā. Un tie arī ieguvumi cilvēku populācijai, ko tieši vai netieši nodrošina ekosistēma funkcijas. Visā visumā visi labumi, ko cilvēks var iegūt no šīm ekosistēmām. Un ja mēs pastamies uz grāviem šādā kontekstā, tad mēs redzam, ka uz grāvjos var atrast sugas, pieņemsim, kas ir nozīmīgas apoteksnētājiem. Es te minu tie paši vītoli, starp citu, ir ļoti nozīmīgi. Vītolu kārkli ir ļoti nozīmīgi apoteksnētāju sugām. Līdz ar to tas varētu būt vēl viens plus, kādēļ veicināt šo sugu tā kā buferjoslās, jā. Jo, kā zināms, apoteksnētāji ir vispār nozīmīgas bioloģiskās daudzveidības sastāvdaļa. Tad, protams, ir arī ārsniecības augi. Noteikti visi, es domāju, kāds vismaz ir lasījis parasto vīgriezgu ar kādu grāvi.
vismaz, protams, aug arī tāds kā šaurlapa ugunspuķi, parastais pelešķis, noteikti vēl daudz citas atkarībā, ko jūs lietojat šim nolūkam, jo, ja paskatās uz to, cik augu, it kā tiek izmantot kaut kādiem ārstniecības nolūkiem, tad tur var atrast apmēram, 2/3 no visiem augiem, kur nav indīgi, var izmantot kaut kam. Tad varam arī paskatīties tādā kontekstā kā dekoratīvi augi. Šajā ziņā es esmu minējis sugas, bet, es domāju, grāvi, ja tur aug bērzi, tad noteikti paņemsim bērzus, mēs varam salasīt uz jāņiem vai kaut kā tam līdzīgi. Tad ir arī, protams, ja mēs skatāmies grāvis, varbūt šeit ir tādi, kas ir vairāk meža ekosistēmās, tad, protams, mēs varam atrast arī meža nekoksnes produktus. Tur ir pēc pāris gadiem, kādiem 3, ieviešās lielā daudzumā avenes. Protams, ir arī brūklens, melens un meža zemenes. Un te es arī pieminēju to, ka, protams, grāvjos ir šie kokaugi un krūmaugi, kur jau, es kā teicu, lielākoties ir kārkli, ir arī krūklis, melnaugsnis, jā. Visā visumā, tad, ja salīdzinu šos te grāvis, kur ir bijuši rekonstruēti un ar veciem grāviem, kā es teicu, tad viņi veicina šo te lielāku sugu daudzveidību meža ekosistēmās, bet, mēs, protams, nevaram vienmēr domāt, ka lielāka daudzveidība tas ir labāk, ir savi ieguvumi un savu mīnus. Tad ir gan tas lielāks veskulāro augu, gan arī sunu bagātība. Būtiski, ir īpaši būtiski šajos 5 gados vai 7 gados, kopš tiek veikta renovācija, šī sugu bagātība vēl aizvien turpina palielināties. Bet tāpat laikā, protams, grāvis ir arī tāda lineāra koridoru sistēma, kas veicina tādu sugu izplatību, kas ir saistīta ar traucējumiem, tieši kuriem patīk šādas antropogēnas vietas ar vairāk slāpekli, ar gaismu, ruderālas, viengadīgas sugas, un tā skaitā, protams, arī svēžzeņu sugas. Mēs noteikti visi zinām kanādu zeltgalvīti vai daudzlapu lupīnu, vismaz, lauksaimniecības zemē vairāk ir šī kanāda zeltgalvīte, es nezinu, kā ar lupīnu, mežā ir izplatīta lupīna, un tas, ko arī te minēja, arī grimonis, es nezinu, kurš grimonis jums tur bija, bet, tā arī ir potenciāli invazīva suga, kurai tiešām patīk grāvji, un ja viņa kaut, nevis grāvji, bet tieši mitrums, viņa ir sastopama upes malās, un, pieņem, kad arī grāvis ir kaut kas līdzīgs, un līdz ar to viņi var atrasties tur. Lielākoties, protams, šo visu lielo veģetāciju nosaka šis slāpekļa daudzums augsnē un šī gaismas intensitāte. Tas ir tā kā arī viss. Paldies! Tas par tā veģetāciju. Jā, paldies. Varbūt ir kādi komentāri vai jautājumi Lindai vai arī Marutai tagad, kad viņi noklausījās, ko Linda stāstīja. Kad es te šito arī redzēju, tas tur man arī bija. Es centos tā, man liekas ļoti sanāk līdzīgi un, tiešām tas ir tas, ko cilvēki redz un izrādās tas ir tas, ko mēs redzam. Jā, jo man liekas, ka to grāvi ir līdzīgi kā ar jaunaudzi, ka viņā tur tā īpaši neviens neko speciāli nemeklē, un mēs uz viņu vairāk skatāmies pa gabalu, un tā retāk pa viņu pabrienam. Un tāpat ir arī ar tām jaunaudzēm, tie, kas nav ikdienā saistīti ar mežkopību, viņi brauc vienkārši garām, un tad viņiem liekas, ka tur nekā nav, bet tā kā ieiet dziļāk un pašķirst, tur visu kaut ko var atrast. Jā, Maruta bija ko teikt? Jā, es tam Dagnī piekritīšu. Mēs jau arī paskatījāmies to veģetāciju, bet man bija novērojams, ka tur, kur niedres auga, tur nebija praktiski nekādu krūmu. Jo laikam tās niedres, tā kā viņas vai, es nezinu, bet tur nebija nekas. Tur ir tikai niedres, ja ir niedres. Jā, niedra ir agresīva, viņa īstenībā ir ļoti invazīva, agresīva, jo tas ir arī, ka man tāds pēdējā laika pašai jaunums, neteiksim, bet no jauna atklājums, kas bija jau aizmirsies no mācībām, no studiju laika.
ka tā parasti saka, liekas kā, niedras, tur ūdens putni un kas, bet izrādās, ka arī ūdens putniem tā ir tāda vide, kurā viņi nemaz negrib dzīvot, jo tur ir ļoti vienveidīgs viss, un viņiem tur īsti nav ne patvērums, ne barība, ne arī kārtīgi viņi tur var, tā labi justies. Tā kā niedra ir tā lieta, kuras liela plaša izplatīšanās nebūtu jāveicina. Jā,